Sveiki! Te Deikala laboratorija, uzņēmuma laboratorija. Mani sauc Aigars, un šis ir mans kolēģis Saulis. Sveiki! Deikala laboratorija ir jauns brands Latvijas ekstrēmajā sporta dzīvē ar pamatīgu pieredzi vizuālās reklāmas jomā. Šoreiz Deikala laboratorija jums piedāvā Latvijā ražotas super izturīgas uzlīmes cross motocikliem ar tieši tādu dizainu, krāsām un sponsoru logotipiem, kādas jūs vēlaties. Šodien mēs parādīsim, kā tev aplīmēt savu mocīti. Un ko tad mēs vēl gaidām? Moto studijā. Sveiks, Kārli! Šis ir Kārlis Sabuls, 2009. gada čempions Latvijā un Igaunijā MX85 klasē. Un šis ir viņa 2010. gada Suzuki mocītis. Salvi, kas mums būs nepieciešams līmēšanā? Mums būs nepieciešams virsmas attīrīšanas līdzeklis, celtniecības fēns, nāzis, šķēres, papīra līmlente un instruments līmēšanai. Kā instrumentu līmēšanai vislabāk ir izmantot jebkādu elastīgu plastikātu gabalu, kuram ir vismaz viena taisna virsma, kā piemēram kredītkarte, tas visiem ir pieejams. Bet, protams, jūs varat iegādāties arī instrumentu no mums. Līmēšanai pats svarīgākais ir tas, ka virsmai ir jābūt perfekti tīrai. Tur nedrīkst būt ne vecas uzlīmes, ne benzīns, ne eļas, nekas tam līdzīgs. Lai panāktu, ka virsma ir perfekti tīra, vislabāk izvēlēties attīrīšanas līdzekli, kas ir ražot uz alkohola vai šķīdinātāju bāzes, piemēram, kā loktīrāmais šķīdrums vai arī krāsas šķīdinātājs. Bet atcerieties to, ka nekādā gadījumā nedrīkst izmantot nekādu tīrīšanas līdzekli, kas ir uz naftas produktu bāzes, kā piemēram lāgbenzīns, benzīns, dīzeļdegviela, tāds ne. Šajā video līmēšana notiks šādā secībā. Vispirms aplīmēsim numurplāksnes, sānu plasmasu un aizmugurē astīti, priekšai dubulbeķu un visbeidzot amortizātoru aizsardzes. Nu tad sāksim līmēt. Tātad vispirms notīrām virsmu ar šķīdinātāju. Pēc tam, kad virsma ir notīrīta, izmantojam spirtu tīrāmo līdzekli. Ņemam tīru salvetu un notīrām virsmu. Lai virsma būtu perfekti tīra, izmantojam fēnu, lai nožēlētu plasmas un mazliet pavērtu plasmasai pa leku. Ņemam uzlīmi un pārliecinamies, vai visi caurumi un izmērs atbilst realitātei. Izskatās, ka viss ir kārtībā. Noņemam apakšējo pamatu kārtu. Tikai nedrīkst šo pamatu kārtu aiztikt ar rokām. Vispirms pieliekam vienu stūrīti un pēc augšējās malas mēģinam notēmēt un pielikt visu klāt, lai viņš tā kā mazliet pielīp. Ņemam instrumentu līmēšanai, virzienām no vidus uz abām malām veiksim līmēšanu. Ja šeit paliek tādi gaisa burbuļi, par to nevajag uztraukties. Mēs vienkārši paņemamies vienas malas, mazliet paplēšam uzlīmi no. Un ar līmēšanas instrumentu pielīmējam rūpīgāk. Tagad mēs līmēsim priekšējā numuru cīti. Astīti, nedaudz ar savādāku tehniku. Sāns mums ir pielīmēts, varam ņemt lielāko daļu, silikonu slāni nost uz līmēm. Ja jums paliek malu klāt nedaudz astītē, to vajadzētu obligāti nogriezt, lai nav iespējas, ka varētu aiztikt un noplēst nost līmēm.
Ja arī jūs vēlaties šāds uzlīmes savam motociklam, zvaniet vai arī sūtiet mums e-pastu. Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājaslapā. Round